aiz borta. Tā uzrādīja katra cilvēka slēptos iekšējos dziļumus vai seklumus, ātri identificēja varoņus un nodevējus. Tā atklāja to, ko katrs pats sevī, varbūt nezinot un neapjaušot, bija nesis un audzējis. Parasti savā ikdienā mēs dzīvojam un varbūt tā arī nomirstam, neuzzinot, kas mēs esam, varoņi vai nelieši. Ja mēs šodien mokāmies neziņā, jautājot par to, kas ir dzīves jēga, kas ir Dieva žēlastība, tad mēs varēsim noteikti vaicāt viņiem. Varbūt, ka viņi mums neatbildēs gudrās filozofiskās formulās, bet viņi mums to pasakīs ar ciešanu apskaidrotu gudrību, kas ir redzama viņu stājā un atteiksmē. Viņi varētu mums daudz pastāstīt par to, kā tad, kad cilvēks ar savu sirds dziļumu atbild jā Dievam, tas pārstāja baidīties no fiziskās nāves, un tāpēc nav vairs nec pakļaujams, nec salaužams, vienīgi tikai fiziski iznīcināms. Mēs varētu uzzināt arī to, ka ir iespējams uzvarēt vienīgi tikai to, kurš jau iepriekš savos sirds dziļumos ir gļēvi izlēmis pakļauties varas pārspēkam. Bet mēs uzzināt arī to, ka ik viens, kurš Dievā stiprināts, ir izlēmis nepakļauties, tas droši var nostāties pāri apstākļu varai, lai arī cik nežēlīgi tie nebūtu, lai arī ar savu dzīvības cenu varbūt par to samaksājot. Gulaga vienkāršākā formula ir bijusi: godpilna nāve ir labāka par kaunpilnu dzīvi. Ja mēs metam vēl savu skatienu tālāk atpakaļ pagātnē, un ja mēs vēl saņemam savu iekšējo drosmi, tad mēs noteikti varētu sacīt, ka šī pārdzīvotā traģēdija mūs ir savā veidā varbūt pat izglābusi no apreibšanas no saviem pirmskara dzīves panākumiem, no sevis bieži vien tukšās slavināšanas, no nogrimšanas labklājības iedomībā un snobismā. Bez tās mēs varbūt šodien lielā mērā būtu mietpilsoņu, bet tagad martīru, mocekļu, pēcteči un mantinieki. Šo vēl dzīvi palikušo liecinieku vidū mēs šodien varam atrast vienkārši cildenumu, personības patiesu lielumu. Viņi ir pārsvarā cilvēki bez untumiem un bez kaprīzēm, jo tas viss ir palicis tur, Sibīrijas sniegos. Ja šo un vēl daudz ko citu, ko mēs šodien varētu minēt un sacīt, ja mēs visu to šodien ierakstām ieņēmumu ailēm pie mūsu dzīves un tautas gudrības, tad mēs esam bagāti. Bet ja mēs to aizmirstam, ja mēs no tā atsakāmies vai uzskatām to par šodienas realitātēs, tā teikt, neaktuālu, tad padomēja savu uzdevumu pie mūsu tautas mugurkaula sagraušanas ir paveikusi. Tad mēs vēl joprojām ejam un iesim viņa norādītajā virzienā, un tad mūsu tautas zaudējums būs divkārtīgs. Tas ir slikts dzīves bizness. Katru reizi meklēt sākuma kapitālu no jauna. Tad faktiski šo cilvēku izsūtīšana atkārtojās. Toreiz no dzimtenes, šodien no mūsu vidas. Garīgi mēs vēl joprojām atdusamies uz viņu lauriem. Piemiņu dienās mēs viņus slavējam un godājam, bet viņu morālos ienākumus vai mēs ieskaitām savas tautas garīgajos kontos. Mūsu tautas slepkavu garīgais krustēvs Kārlis Marks reiz sacīja tā: vēsture atkārtojās, pirmoreiz kā traģēdija, otrais kā fars. Kaut tas neatkārtotos pie mums. Tie, kas šodien vēl dzīvi palikuši no Sibīrijas plašumiem, tie to pārdzīvos.
jo viņi savu pārcilvēciski grūto misiju mūsu tautas vēsturē ir godam izpildījuši. Bet mēs varam vaicāt sev, vai mēs bez viņiem savu misiju izpildīsim, vai bez viņu morālā kapitāla, vai mēs spēsim sekt savus šodienas garīgos izdevumus. Šodien mēs izmirstam kā tauta ne tikai fiziski. Tauta vispirms izmirst garīgi. Fiziskais tas ir tikai simptoms. To zina katrs filozofs. Ja skolnieks mācās skolā slikti, tad viņu atstāja uz 2. gadu mācīties. Kas notiek ar tautu, ja viņi nemācās, ja viņi negrib mācīties no savas vēstures un no savas pieredzes? Tad mēs esam līdzīgi tiem, par kuriem svētie raksti saka, kas vienmēr mācās un nekad nevar nonākt pie patiesības atziņas. Ja pagātnē nebūs vietas šodienā, tad šodienai nebūs vietas nākotnē. Ja mēs šiem cilvēkiem neierādām pienācīgu vietu mūsu vidū, tad mūsu bērni neierādīs pienācīgu vietu mums rītdien, un mums nebūs viņiem pārmest ne mazāko tiesību.